Visā pasaulē strauji attīstās dzelzceļa transports un infrastruktūra. Tiek īstenot jauni projekti, ienāk jaunas tehnoloģijas, un nozara meklē speciālistus, kas pārzina dzelzceļa nozares specifiku un tāpat laikā spēj strādāt ar jaunākās paaudzes iekārtām. Sveiks, skatītāji! Šodien mūs sagaida kas ļoti īpašs. Kopā ar Rīgas valsts tehnikuma dzelzceļa nodaļu izpētīsim profesijas, kas saistītas ar dzelzceļu un vilcieniem. Noskaidrosim, kādas ir prakses un, protams, arī reālā darba iespējas. Ja tev ir interesanti, seko man līdzi uz tehnikuma dzelzceļa nodaļu. Rīgā Dārzciemielā, Rīgas valsts tehnikuma tehnoloģiju un inovāciju centrā atrodas dzelzceļa nodaļas mācību centrs, kur jaunieši apgūst teoriju un praktiskās iemaņas, lai piepildītu sapni ceļā uz izvēlēto profesiju. Andrej, mēs esam nonākuši tādā interesantā vietā, vilcienu dzelzceļa pasaule. Šis kabinets, kas te atrodas? Pastāstiet! Šeit ir lokomotīvu saimniecības tehniķi mācās. Mācās viņam 4 gadus. Viņš var būt gan atslēdznieks, gan meistars, gan remonta speciālists. Tajā pašā laikā viņš var būt vilcienu mašinists palīgs un vilcienu mašinists. Ko es te varu saprast? Pastāstiet man. Tas ir lokomotīvas vadības elektriskā schēma. Puikas arī sākumā, tāpat kā jūs uzdodat jautājumu, kas tas tāds ir, kā mēs ar to kādreiz tiksim galā, tiekam galā ļoti ātri. Katrā priekšmetā ir spēcīgi skolotāji, pasniedzēji, vai ne? Neviens nekādas pasakas nestāsta, visi stāsta to, kas reāli arī. Varam pieiet pie vilciena vadības simulātori, jā. Mācamies braukt, vienkārši vadīt vilcienu. Vadīt, bremzēt, apstāties, precīzi apstāties pie tām vēl ne. Tas ir iecirknis no Rīgas līdz Daugavpilī un no Daugavpils līdz Rīgai. Ar visām stacijām, pārējiem signāliem. Varam modulēt situāciju diena, nakts, lietus, sniegs. Pamēģināsim? Mēģināsim, noteikti, ka mēģināsim. Pamēģināsim. Tā kā sēž stacijas dežurants, kas izliek jums to maršrutu, vai ne? Bet te man arī jāuzsaka. Jā, droši perons, lai cilvēciņi skrien projām, lai nelien apakšā zem vilciena, vai ne? Ka man puiši, kas strādā, viņi man nostrādā, mācību stundu pilnā nopietnībā. Aiziet ar slapjām mugurām. Šī ir jaudīgākā lokomotīva par 2000 degspēku. Ja cilvēks sēž ar muguru pret logu, viņš reāli vada vilcienu. Jaunie puikas, kas beidz šito tehnikumu, uzkāpuši tādas lokomotīvas, reāli viņš uzkāpa virsū, un viņš vada vilcienu 6000 tonnas. Garums sasniedz 800 metrus. Tādus vilcienus tagad, kas iznāk no šitā kabineta, spēj vadīt. Tad vilciena garums ir gandrīz 1 kilometrs. Jā. Tas ir iespaidīgi. Es redzu, ka te ir vēl viena ļoti liela siena ar daudz dažādām iekārtām. Vilciena bremžu sistēma, Šis pirmais panelis, tā ir lokomotīve. Tie 3 pārējie tie ir 2 kravas vagoni, 1 pasažieru vagons. Mācāmies bremzēt, mācāmies bremzes atlaist. Tas ir pavisam savādāk nekā, tas būtu uz automašīnas, braucot ar motocikli, ar kādu citu transporta līdzekli. Tā ir pavisam cita dzīve. Varat iedomāties, vilciena svars 6000 tonnas, 800 metru garums, jāaptur ar precizitāti līdz 1,5–2 metriem. Reāli viss ir ar gaisu. Šis ir mašinista krāns priekš vilciena, šis ir mašinista krāns tīri priekš lokomotīvas. Ja mēs tagad sabremzējam lokomotīvu, mēs redzam, viss strādā, viss notiek. Varam veikt ar audzēkņiem laboratorijas darbus, lai pierādītu praksē to, ko viņi man iemācījušies ir teorijā. Tad, kad audzēkņi pārkāp šīs klases slieksni, mums ir jāsaprot tas, ka tajā pusē paliek bērndārs, un šeit sākās jauniešiem pieaugušā dzīve. Un izejot laukā, pilnīgi saprot, kas viņi būs nākotnē un kāda atbildība uz viņiem gulstās, saņemot kvalifikācijas diplomu. Gunti, pastāstiet, cik daudz dažādas specialitātes var apgūt, nākot uz dzelzceļa nodaļu? Uz dzelzceļa nodaļu ierodās apgūt 5 profesijas. Lokomotīvu saimniecības tehniķis, elektrolīniju mehāniķis, sliekšņceļu saimniecības tehniķis, kā arī dzelzceļa transporta pārvadājuma organizācijas un kustības drošības tehniķis un dzelzceļa transporta telekomunikācijas sakaru tehniķis. Ar ko šīs specialitātes atšķirās? Varbūt kāda no tām ir īpaši piemērota meitenēm? Principā vairs nav tādu iedalījumu, kas meitenēm, kas zēniem. Robeža nav.
Kā vispār tiek strukturēts mācību process? Jāmācās ir 4 gadi pēc moduļu sistēmas, ja mācības notiek process. Tad katrā modulī ir zināms stundu skaits, un pēc katra moduļa apgūšanas ir pārbaudījums. Un tad tā lēnā garā nonāk līdz pēdējam jau diploma aizstāvēšana, tā sakot, un gala eksāmenu sakārto. Un kur iejaucas prakse? Prakse mums jaucās visu laiku līdzi, ja? Tā kā visus 4 gadus mūsu studenti iet praksē uz uzņēmumiem. Ar praksēm mēs esam nodrošinājuši visus speciālistus, kas mums mācās, visas specialitātes ir nodrošināts. Un pietiekami liels stundu skaits ir tieši uzņēmumā. Mēs sadarbojamies ar tehnikumu. Dzelzceļnieki kļūst mazāk un mazāk, tāpēc mēs esam ļoti interesēti, lai jaunieši izvēlētu šo profesiju. Un mēs darīsim visu mūsu spēkos, lai apmācītu un kļūtu viņu par mūsu jauniem kolēģiem. Nākotnē mums būs 2 sliežu izmēri – 15, 20, 14, 35. Manuprāt, dzelzceļā šis ir ļoti interesants laiks, ļoti plaša iespēja, jo kaut vai par to pašu Rail Baltiku, kādam taču būs viņš jāapkalpo. Ilmārs Smiltnieks Rīgas valsts tehnikumu absolvēja 2016. gadā. Kā pats atzīst, savā dzīvē ir devies vairāk profesiju virzienā, līdz sapratis, ka dzelzceļa nozare ir sirdī vistuvākā. Tehnikumā iemāca pašu pamatu. Universitātē jums tik dziļi, tik pastiprināti neiemācīs, kā iemācīt tehnikumā. Tomēr visas tās lietiņas, kas ir visi knifiņi maziņie, tie ir daudz vairāk tehnikumā iemāca. Bet ko es varu pateikt? Dzelzceļš ievelk. Viņš ievelk ar visām 4, ar visu ievelk, un tā, ka tu pat nevari paskaidrot, kā tas ir. Tu vienkārši skaties uz to dzelzceļu, uz to visu lielo mašīnu un jūt, ka tu viņu mīli, var teikt. Arī Rudolfs Broks ir viens no Rīgas valsts tehnikuma absolventiem, kas jau prakses laikā atrada savu esošo darba vietu. Pirmo reizi iepazīties, ar darba gaitām bija 3. kursā, kad bija profesionālā prakse uzņēmumā jau. Tā bija remonta prakse. Es personīgi izvēlējos arī akciju sabiedrību, pasažieru vilciens, kur remontēju dīzeļvilcienus. Un pēc tam sākās 4. kursā bija pusgadu braukšanas prakse, kur jau vairāk iepazina tieši mašīnista palīga un mašīnista darba gaitas. Beidzot tehnikumu, turpināju faktiski strādāt pasažieru vilcienā. Darbs pēc tam ir faktiski garantēts. Jā, pasažieru vilciens aktīvi šobrīd meklē darba spēku, jo drīz būs jaunā Škodas elektrovilcieni, un tur ir vajadzīgi, ja nemaldos, 80 jauni mašīnisti. Es šobrīd mācos arī tālāk, pa sestdienām, iegūstu augstāko izglītību, un es esmu ļoti gandarīts, ka es esmu nonācis tur, kur es esmu nonācis. Markus, pastāsti, kāpēc tu izvēlējies apgūt profesiju dzelzceļa nozarē? Man jau ir bijis tā, ka man jau no bērnības bija ļoti interesējis dzelzceļš. Es uzaugu, principā, blakus dzelzceļiem Madonā. Man jau no ļoti agras bērnības jau patika viss, kas saistīts ar dzelzceļu, ar vilcieniem. Un bija tādas atmiņas, ka ziemas agros rītos ar vilcienu tieši brauc uz Rīgu. Man jau tas ļoti interesēja. Zinu, ka tu esi bijis apmaiņas programmā. Jā, pagājušajā gadā oktobrī bija aizbraucis uz Viļņu Erasmus Plus apmaiņas programmā uz 2 nedēļām. Tā bija tāda ļoti laba iespēja iepazīt, kā kaimiņi strādā un mācās arī dzelzceļa nozarē, un tur mēs arī gājām dažādākas ekskursijās. Ko tu teiktu citiem jauniešiem, ar ko ir jārēķinās cilvēkam, kurš izlemj mācīties dzelzceļa jomā? Galvenais ir nebaidīties, varbūt, jo man liekas, ka sabiedrībā varbūt tāds stereotips, ka dzelzceļnieku profesija tas varbūt ir tas nekas tāds īpašs, ja? Bet īstenībā tas prestižs tagad ar katru gadu arvien aug. Galvenais nebaidīties, visi vārti ir vaļā, mēs esam Eiropas Savienībā, un arī mācoties tehnikumā ir iespējams iegūt tādu kā Eiropas diplomu, un ar šo diplomu tu vari strādāt principā visā Eiropas Savienībā savā izvēlētajā profesijā. Solveig, bet kā tu motivē tos jauniešus, kuri vēl raugās uz tevi ar lielām acīm un tiešām nezinu, ko dzīvē izvēlēties? Kāpēc lemt par labu dzelzceļa nodaļai?
Šobrīd jūs jau redzat pārmaiņas, kas notiek mums Rīgā pie dzelzceļa stacijas. Tiekoties ar pamatskolu skolēniem, mēs iepazīstinām ar šo nākotnes gadsimta projektu, ko sauc par Rail Baltica. Un arī šie jaunie speciālisti būs nepieciešami, un tā būs iespēja strādāt ne tikai Latvijas, bet visā Eiropas darba tirgū. Cik ļoti ir mainījusies dzelzceļnieka profesija, šīs dažādās tehniķu iespējas laika gaitā? Nu, varētu teikt, ka dzelzceļš arī ir šobrīd tāds kā balto apaklīšu profesija, un jūs noteikti redzēsiet, atnākot uz tehnikumu, gan milzīgos simulātorus, bremžu stendus. Pārsteigums ir ne tikai jauniešiem un skolēniem, mēģinot šīs simulācijas iekārtas vadīt, bet arī vecākiem. Un tā ir tāda liela motivācija un izpratne par to, cik tehnoloģijas ir attīstījušās un arī šajā nozarē noteikti gājušas laikam līdzi. Pastāstiet, vai ir pareizs apgalvojums, ka jāmācās faktiski mūsdienās ir visa mūža garumā? Noteikti jā, jo tas cilvēkam piedod ne tikai, kā teikt, jaunas zināšanas, prasmes, vietu darba tirgū, bet arī uzskatu, ka uzlabo dzīves kvalitāti, iegūstot jaunas zināšanas. Andra, pastāstiet par ārpus formālo izglītību. Ko tā dod, kādas iespējas? Ārpus formālā izglītība nozīmē to, ka cilvēks nevienu dienu nav mācījies skolā, arī pie mums tehnikumā, ja, bet savā darba dzīvē viņš ir ieguvis zināšanas, prasmes, kompetences, viņš atbilst kādai noteiktai kvalifikācijai. Attiecībā uz dzelzceļu pārsvarā nāk uz lokomotīvu saimniecību tehniķi un sliežu saimniecības tehniķi. Ja. Darbinieki, kas strādā, bet viņiem nav oficiālu dokumentu, viņi nāk un nokārto eksāmenu, arī saņem noteikti šo kvalifikāciju. Ko tas dzīvē dod? Gandarījumu, ka cilvēks tomēr ir kaut kā noteikta etapa pabeidzis posmu, ja? Tā kā pašapliecinājums arī. Ja? Un, protams, tā kā darba devēja acīs arī es teiktu, ja, ka tā viņa vērtība varbūt ir augstāka. Profesijas, kas saistītas ar dzelzceļu, protams, ļauj izceļot gan Latviju, gan arī Eiropu krustām šķērsām. Ja tevi interesē mācības dzelzceļa jomā, piesakies Rīgas valsts tehnikuma dzelzceļa nodaļā.